Tā, pirmā diena ir pulkstens 8 vakarā. Un rekur Artūram pirmais ciemiņš no ļoti tuvas distances. 9 kg 850 grami. Tuziks pēc šiem mēriem. Jā, pēc šiem mēriem tuziks, bet pirmā zivtiņa tātad atrastā vietiņa strādā. Ko laidīsim apakaļ? Yes! No. Gaidīs. 1 un 2. Labrīt! Pirmās dienas vai pirmās nakts, pulkstens 4 rītā, uz Rotpoda trūkst viens kāds. Labrīt! Šis šoreiz būs mans makšķerkāts. Paigais skrējiens nebija, bija lēns un mierīgs. Bet tur otrā galā tā cīņa bija tāda nedaudz spraigāka. Jūtiņa nemierīga. Ot. Tad, jā, pirmā jūtiņa manā kontā. Tikai negrib klausīt. Laikam beidzot būs. Tā nu viņa ir. 16 kg, 650 grami. Nu tālāk. 16, 650, jā. Nu ko? Gaidīsim nākamās. Jābūt. Nu tāpēc. Fotosēsies. Laidīsim šito skaisto ziltiņu vaļā. Paldies tev. Sauc un nes mums lielākas mājās. Mammu tēti pasauc. Labi, bet tur jau arī nav dziļš. Nu, tā. Tā vieta kaut kur bija, kur kartē bija aptuveni 3 metri. Eholotē. Jā, īstenībā šitā ir pavisam jauna točka, ko es atradu ar kuģīti. Nu, kopš iemetiena, vai tie ievedām ar kuģi, nu, pagājusi varbūt stunda. Un ir cope distance apmēram 130 metri. Nedaudz šo to samainījām pie barības, pielājām klāt, tā būs pareizi. Tuvojamies. Bišku viņa grib iet virsū ar augšu. Pacelt augšā? Nē, nu, druscīt pacel varbūt, jā. Vienalga pacelt, vai ir. Labi. Lūk, šādi tas notiek. Rotpodam ekscentriņš pa vidam. Pie vajadzības ar vienu vieglas rokas kustību paceļ augšā kātu sauklas, lai
pie izvadīšanas nesavāc auklis pārējās zivtiņu. Ūdens kustās. Nu, jā, un varbūt arī, reku tiešām, mutuļi jau nāk. Varbūt arī, ja kādam ir jautājumi par kas tie tur pa piribambasiem uz auklām, tie ir vienkārši viņas tā kā indikātorus izmanto priekš copēm, bet šī gadījumā mēs viņus izmantojam naktī vienkārši, ja mēs ar lielo laivu braucam ārā, lai mēs redzētu, kur auklas ieiet ūdenī un attiecīgi turētu pareizu virzienu, lai nepārbrauktu pāri auklām ar motoru. Nu, zivtiņam kaut kā baigi negrib nākt, viņi tur perās uz vietas. Bet, nu, lai nu gana, bez steigas. Svins, manuprāt, ir nost. Kā tā ir jābūt. Zivs ceļās augšā, tad noteikti svins ir nost. Skaists spogulis izskatās. Un lūk, arī vēl viena priekšrocība, ka tu vari nožonglēt ar kātu pie vajadzības. Plus mīnus tāda pat kā pirmā. Jā. Tā, labi, es eju palīdzēt. Būs labi. Nu, te nu būs ilgi gaidītā zivtiņa, 13 kg 600 grami no jaunās vietiņas. Nu, atkārtoti vedīsim ar kuģi apakaļ iekšā. Nu, un cerēsim, ka atnāks kaut kas, nu, vismaz plus 10 lielāks. Bet, nu, forši, zivtiņa mums atkal ir. Turpināsim makšķerēt. Dod. Es nevaru. Ar to. Ņem. Tā pati kombinācija, kas bija? Tā pati kombinācija. Tu ievedi to pašu iekšā, kas bija? Jā, es ievedu to pašu pavadiņu, atstāju to pašu barību, kas tā pirmīt. Mums ir nākamā zivtiņa. Diezgan patāli, jā. Nāk samērā brīvi, nu, tā kā uz krasta.
ļoti brīvi, jā. Kāpēc, lai neizdomāt ar mājas palikt? Nu, tāpēc es sagatavojos. Ai, Dievs. Ir pašas mājas. Labi. Nu. Reku. Tas muka. Pow! Ir uzmetot aci. Kas tā varētu būt? Nu, kāds 8. Jā. Kaut kāds pačakars. Okay. Labi. Super. Strīķi, Artur. Diezgan. Izstās mazāka, bet ir diezgan. Kas mums te būs? 19,375. Nu. Kur ir mūsu 20 plus? Mums blakus sektorā ir 18 plus. Blakus sektorā 18 plus, bet nu nav slikti. Izstās viņa maziņa, bet viņa ir riktīgi apaļa. Riktīgi apaļa. Tā kā, nu ko, apstīsimies. Tā. Nedaudz. Otrā zivs. Otrā zivs šodien. Uz to pašu esmu, to pašu barību, uz to tajā pašā jauni atrastajā vietā. Mēģinām vēlreiz. Nu, jā, nu, otrā zivs, no tās pašas točkas, to pašu esmu, barību. Super. Es lukturi. Lukturi. Labi, kā? Nu ko? Pirmdienas vakars. Beidzot. Mums ir Arī jauna točka. arī jauna točka. Beidzot violnieks ir ieradies sektorā ar savu violi. Tāds bija nedaudz lēns un tad fiks skrējiens. Bet, nu, zivtiņi ir... Tieši bijām ienākuši ārā. Jā. Paskatīties, kas notiek vispār pidīt. Bet zivtiņa mums ir stipri, tā kā pa labi. Kā lai parādījumies, viņa tur ir tur. Vienkārši pat nepumpē. Brīvi nāk. Brīvi, nu, smagi nāk. Tas ir ļoti labi. Tā, nedaudz atkāpšos, lai
Padotu Artūram ķeseli. Kur nepakrist. Tā. Viņam rāja to statīvu. Kur ķeseli nolikt? Tur, jā. Labi. To statīvu. Jā. Vilnis rokas. Tā, sariktēsim ātri visu. Zivtiņa izstāsta, ka ir aizgājusi pa kreisi. Tas jau labi. Nē, kori trauc. Sektors pa maziņu Artūram. Šaura. Pa šauru. Vīrs ir izplaties. Neko nedarīdams ir palicis piepampis. Jo ģimenes ārsti teica, ka esot jāsūka. Tā bija māsīja. Māsīja. Bet ne jau no Karphuba. Bet tā māsīja. Līdiņš vēl. Es ieslēgšu otru apgaismojumu. Artūrs ir nedaudz. Vo. Lai top gaisma. Tad mēs varam paskatīties, kā maestro ar violi spēlē. Varbūt jāņem laiva ir. Nu ko? Īstais brīdis. Skatīsimies, ko mums forkārpers ir noķēris. Oi, Dievs! 16,575. Nu ko, rādi redzēt tagad tautai to skaisto zivtiņu. Kā šitās Vietnams raktors. Re, kur ir? Aizgāja kā torpēda ar tur ko. Glumā augstā. Nē, nu, var jau kādu vārdu pateikt arī. Smirdīgi. Gaidām lielo. Tas ir tāds starposms tikai. Vismaz 25 plus. Nu ko, fotosesija beigusies. Laidīsim mēs viņu mājā. Nu, aiziet.
20 plus. Sauc mums 20 plus. Aiziet jūriņā. Nu tā. Artūrs ir aizdevies uz servisu, bet es tikmēr esmu kaut ko atkal uzāķējis. Nedaudz tuvāk iemetu. Grūti vienam pašam, bet nekas liels nav. Labi, koncentrēšos uz zivi. Nu tā, kā jūs redzējāt, copīte man bija, zivtiņa man ir, nekas liels, varbūt kaut kādi 10 kilo, drusku vairāk, bet, nu, liksim uz svariem un skatīsimies, un tad es arī jums viņu parādīšu. Artūrs ir izbraucis, tā kā patreiz ir vienam pašam jātiek galā ar visu, bet visi darāms, visi menedžējams un jāved makšķera atpakaļ atkal ārā. Jā, šorīt pārvesta nedaudz tuvāk, lai cik tas jocīgi nebūtu tuvāk, 8 metri tuvāk, jo no tās vietas es ķēru, es pavirzīju uz priekšu un bija klusums, tad panāca atpakaļ tos 8 metrus un, nezinu, stunda varbūt pagāja jau cope. Tā kā, jā, nosvērsim tūlīt, apstīsimies uz viņu un ir jāved makšķerā ārā tālāk. Jā, zivtiņa nav pārāk liela priekš šī ezera standartiem, tāpēc ilgi nemocīsim viņu, bet skaistas rudens krāsas tiešām ir. Tā, liksim uz svariem. Te būs 13 kilo un 50 grami, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad mēs varētu uz viņu apstīties. Nu, apstīsimies uz prīzi. Pēc neilga klusuma 13 kilo zivtiņa mums ir. Ļoti skaistas rudens krāsas, cerams, ka viņa būs mierīgāka nekā pārējās. Izskatās, ka būs. Nu, skaisti. Tiešām skaisti. Skaistas rudens krāsas. Jā, tādas sarkanīgi. Jā, 13 kilo. Mūsu sarakstā šī ir zivs numur 7. Tā kā lēnu garu kaut ko mēģinam, daram, lai atrastu to īsto atslēgu, jo es domāju, ka mums vajadzētu ķert daudz vairāk. Bet labi ir tas, kad atkal kaut kas nostrādāja un turpinās darīt to pašu. Kreisai makšķerei es arī veicu nelielas izmaiņas. Vieta tā pati, bet saistībā ar ēsmu un vēl pāris lietām, tā kā skatīsimies, kas tur būs. Bet, nu jā, forša torpēda. Tiešām forša torpēda. Laidīsim mēs viņu vaļā. Ko tur filmēt? Visi viens un tas pats. Jā, nu. Tuvāka distancīte nostrādāja beidzot. Kaut kādi visādi interesanti notikumi. Tad, nu, apskatīsimies uz šo te zivtiņu. Tā. Apskatīsimies uz šo te zivtiņu, kas mums tikko bija. Tā, skaists spoguls kārtējais. Akal bumbulītis. Mieru. Jā, mieru, skaisti, super. No 19 kilogrami. Ojojoj. Un 400 grami.
19 kilo 400. Kaut kā mums abiem nevaram tikt pāri 20 kilo robežai. Nu, kāda skaista. Rudens krāsas jau. Dzeltenīgas, smukas zīltiņas. Tiešām skaistas. Ot tā, nu neko, jāzurtē abus makšķeres un jāved ārā. Pienācis laiks arī Artūram kaut ko noķert. Come on, aiziet. Tu mašīnu taisīji, jā. Bet tagad tu esi klāt, tagad tev arī laiks noķert kaut ko. Ot tā, ot labi, pāris bildes un laižam vaļā. Hops. Mums trūkst makšķeres. Nē. Bet kas te notika? Izskatās kauklā. Tagad ir jautājums, ko man vilkt viņu ārā vai nē? Iestrēga? Tā, makšķerīte pazudusi, Artūro velk zīltiņu. Ko? Vienkārši darbojies. Kā man patīk, kā šitas čalis violi spēlē. Nu, vienkārši, viņš, oi, Dievs, nu tas ir skaisti. Uzdziedi ar kaut ko, ja reiz violi spēlē. Tā. Bethovena, kura tur simfonija? Kura tur simfonija, Bethovena? Bethovens vispār ir suns. Viņam simfonija, nenu kā. Viņam ir pedigri. Vai čapi. Vai čapi. Tā ir viņa mīļākā dziesma. Čapi? Čapi, jā. Ieslēgsim tūlīt mēs. Bija tāds snīps, snapīs. Bļa, ka neatnāk vācieši. Nepasaka, ka es nepareiz dziedu. Jā, nu, var jau izrādīt aizrādījumu, tas gan fakts. Nē, es vienmēr esmu gatavs uzklausīt pamatotu kritiku. Nu, bet galvenais, lai beigās iznāk tur patīkams rezultāts gan viņiem, gan tev. Furgonā? Furgonā. Kārphubā. You never know, varbūt kaut kur, zin kā, sačetosies un aizies. Un kādreiz mani kādā video filmā redzēs. Nu, jā. Būs For Carper Stars. Ir Black Stars, For Carper Stars būs. Tā, un cik mēs esam tuvāk jau? Jā. Jā, nu, te jau grūti redzēt vēl. Vēl gabaliņš ir. Vēl gabaliņš ir, bet, nu, Pats tur kaut ko. Aiziet violnieki.
Ai, cik skaisti, cik eleganti tā rociņa strādā. Pasniegs man ķeselīt, lūdzu. Ķeselīt, pasniegsim tev ķeselīt. Man jau šķiet, ka mēs paši kaut kā tu tā... Man liekas, to ķeselu var nenest. Nu jā, es tikko arī gribēju teikt, ka mums viņu jāatstāja. Tā, nu... Talstalobiks. Talstalobiks. Nu, cerams, ka... Ļoti labi. Rekur. Kas mums tur ir? Uj. Beidzot zviņu karpa. Vai, un... Bet nav liela. Bet kā nav liela? Skaista zivs nav liela viņu. Beidzot. Nav 20 plus, es domāju. Nu, es tev teikšu, šitā kaut kāda 14-15 kilo zivs ir. Nu, Artur, smel viņu iekšā. Būs jau gatava. Nav aukla labi, okei. Proti, māki. Cik skaisti iena ir pati sačakā. Hei, nu skaisti. Hallo? Kāņu pacēl, yes! Nu labi. Kā Fairbras saka, gačo. Nē, get in! Gočā! Goča? Nodod gočam seicienus. Labi, tiksim galā. Nu parādi mums vienu sneak peek. Skaista zivtiņa, nu skaista, dzeltenīga. Labi, tiksim galā un tad parādīsim. Nu tā. Svērsim Artūra lomu. Davai, vecīt, davai, tu to vari. Hopacī. Nu tā arī domājam. 14-15 kilo, 14 kilo 200. Ko? Vēl 10 nieciņu vajag. Vēl 11 nieciņu. 11 nieciņu pa virs. Pieplusot šitām. Jā. Bet ir labi. 14, Nē, es pieliku rokas. Nu jā, 14, 202, ne, tev vannīt apakšā. Mēs varbūt... Kā tā nošmaukties? Mēs varbūt zaudējam svaru, ko tu nošmaucies? Vecī, Intrigai. Nieka 2 kilogrami tikai man nošmauci pats sev. Es intrigu uztaisīju. Intrigu uztaisīju, jā, pagaid skatāmies vēlreiz. Nu, 16 kilo, 675 grami, un ko tagad teiksi? Nu, Āfrikā vesels ciemats var paēst no tāda. Nu, 16, 675, tā. Šito fiks malā. Jā. Nu, pacelsi? Nu, mierā. Ātrāk to izdarīsim, ātrāk varēsi skriet pie mammas. Pie druškām. Uz bērndārs. Bērndārs. Grupiņa 4A. Zīļuki. Zīļuki. Oi, nu skaisti. Skaisti. 16 kilo, 675, ja? Jā. Kaut ko auditorijai? Nu, neko. Pagaidām jau nav tas vēlamais rezultāts. Mazais mērķīts. Tāpat priekš šitādas pagaņā? Nē, protams. Par to nav runa. Bet ir mazais mērķīts un gribās te to... 25 plus. Es laižu lejā, lai nenokrīt. To uzvaras deju uzdejot. Tev uz tās laipas, lai viss pagasts rīt. Davai parādi mums viņu vēl vienreiz. Parādi. Man šīs te man visvairāk patīk tā, kad visvairāk. Zvīņu karpas. Šitās. Šito mēs, varbūt negriezīsim.
tev ūdens tā. Teju pilngadīga poļu meitene. Uzceļ, Nu, skaisti. Vēl pusotru gadiņu pietrūks līdz pilngadībai. Nu ko, laidīsim mājā? Pasmaidīsi? Nē. Slīd ārā. Okay. Augsta gluma. Aiziet kā torpēda. Man bija ātri. Vispār nekavējās. Parasti tas aizņem kādu brīsniņu, kamēr to viņu piespied. Nu ko, makšķeri akal ārā. Pagnaļi nākamo. Jāiet ēst. Tā arī domāju. Kaut kādi 14. Vai, hello! Rīts sācies labi. Sācies labi. Pārvesta makšķeri. Pusstundu un copīte. Nu, tad mēs. Tu. Nedaudz apskatīties. Acīgākie vērotāji būs droši vien pamanījuši, varbūt ne. Nu, ir par kādiem saviem 30-40 centimetriem ūdens nokrities, jo pludina tur to tīķi, ko pirms tam laida nost, kur stores bija. Tas mums tā kā bišķiņ no rīta šokēja. Un darīja bažīgus, bet... Jo bija tā, ka laiva bija uzkārusies uz laipas borta šķībi stāvēt. Vakardien tādu gabalu virs laipas. Nu, tā. Skatīsimies šī rīta prīzīti. Akal. Tuvāka distance nostrādāja. Nu, cik 14 kilo, 450 grami. Nu, forši. Gribās aizpildīt vienu caurumu, kuru patreiz mums nesanāk, bet gan jau izdosies. Ir ceturtdiena. Nu, tā. Kas pa skaistām zviņām. Vienkārši fantastika. Un krāsas arī jau paliek rudens. Super. Ko? Kādu bildi un laidīsim vaļā. Līdz nākamajai zilpiņai. Lielā dīdenā krastā. Zivīns. Artūrs rāda. Rotpadu. Principā gandrīz dubultais. Rekur tovu ziltiņu, rekur ielikām tālu maisā. Jau nākamā galā. Bet, negribās man baigi sasteigt notikumus, bet šitā jūtas drusku smagāka nekā tā, kas ir maisā. Varētu būt. Tu
zini? Varētu būt. Es domāju, ka jā, varētu būt, kad ir caurums piepildīts. Jā. Super. Rīta darbs, kas atmaksājies. Hops, 2 makšķeres pārved, 3 Artūram arī. Re, kur ir šī viena, ko mēs bildējām, filmējām, bet es domāju, ka es viņu laižu vaļā. Vai nav viņu jāmet? Nekur. Tad labāk es viņu atlaidīšu, jo mēs viņu tāpat neko vairāk. Paldies tev! Rekur. Skaisti kadri. Viena viss, 2 zivis. Viena vēl jāsver, otru laižam vaļā. Tā, nu, tuvu tam. Jā, viss tās viņam milzīga. Labi, nav ko zīlēt, davai, hop, 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 hop. Čop, 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 čop. Kafija sen jau atdzisos. Ja? Pagaidi. Paņem smakšķeri. Nu, skatīsimies pēc sajūtām, bet liela zivs tiešām. Tomēr izstējās mazāk. Ir. Un mēs jau bonusā. Tas ir no iepriekšējā. Rudulis. Opa, nu te beidzot. Nu gandrīz tu duplets. Un šī ir 24 kg 150 grami. Caurumu mēs aiztaisījām. Perfekta zvīņu karpa, man viņas ļoti patīk. Forma perfekta. Vienkārši skaista zivs. Tā, ka riktīgi priecīgs esmu. Uzlies ūdeni. Mēģināsim vēlreiz. Cerams, ka būs paklausīga. Jo. Jā. Riktīgi priecīgs. Riktīgi priecīgs. Nu? Ko tu tur sadarīji? Safilmēji, kaut ko sabildēji? Artūro? Nē. Nē. Vajadzēja? Laikam! Bet netīšām sarkano miskastīt uzspien. Vienkārši perfekta zivs. Vienkārši perfekta. Ko? Laidīsim mājā. Jo. Nu tagad atnes lūdzu mums to, ko Artūrs piesauc. Ārprāts, tik viņa skaista. Peldi. Paldies tev. Kā reiz laipa ir slitena, lai to moonwalku uzdejot. Kurā virzienā? Pofīgi.
Nē, tas būs tad, kad es noķeršu. Nu, blēn, tu jau autortiesības tagad. Paga, bet tu man teici, lai es uzdejot. Nē, es neteicu. Sorry, es aiziešu apakaļ. Nu, ķipa savāc apakaļ to, ko tur izdarīju. Kā, jāsavet kāti ūdenī, jo man nav nevienas makšķers. Arī nevajag. Arī nevajag. Šīs strādā arī to. Nu, redz, kur arī diezgan raiti iztukšoto dīķi atkal papildina ar jaunām zivtiņām. Jo, kā jau iepriekš minējām, tas ir pamat biznesa, pamat nozara, ar ko nodarbojās. Ar storēm, ar kaviāru. Jā, labi. Uei! Jaunatrastā vieta. Kā jūtās, Artūriņ? Nav liela. Bet zivs no jaunas točkas tev šorīt atrastās. Super duper. Tas, kas nelika visu laiku mieru. Jā, un mēs tikko īstenībā bijām iznākuši uzpīpēt, gājām apakaļ iekšā mājiņa. Vairākus pleķus redzējām un tieši nonājām, ka zivs sāk baroties, aiztaisījām durvis māja un hops un cope. Un atkal jānāk. Un atkal jānāk. Vai Dievs kādi piekusuši. Krievalodīgajiem ir viens labs vārds. Zažraļīs. Spēlē to savu violīti. Džing, 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 džing. Skaisti. No tā. Pafilmēsim mājiņai caur logu. Zivs riktīgi aizgājis ir kaut kur iekšā zālēs. Re, kur ir Artūram pie laivas viņiem. Neko nav. Tā, ņem ķeseli. Cilvēks. Jā, var redzēt. Zivs tur ir. Un izstāsta, kad jā, zivs tika paņemta. Nu, super. Zivs ir. Artūrs ir dusmīgi priecīgs. Un tā, labi, iešu palīgā, lai pāri auklām nepārbrauc. Okay. Tā strādā. Nu tā, Artūra piedzīvojums ir beidzies. Saka, ka maza. Nu, es viņam saku, ka es stipri šaubos. Es domāju, ka šeit ir tā. Tu cel viņu ārā, es paņemšu sačaku nost. Šeit ir 20 plus zivs. Šeit ir 20 plus, varbūt pat Artūra personiskais rekords. Traktoriski personiskais. Šitais tāds personisks pasākums. Tā. Man tev iet palīgā vai? Kāda aktīva zivtele. Starp citu, es nezināju, ka uzliek zivi uz muguras, viņa nomierinās it kā. To man Artūrs izstāstīja. Šitais čalis ar tiem forkārperiem uz galvas. Kaut kāda saistība viņam ir ar to visu. Ar to visu kaut kāda saistība ir. Nu, skatīsimies. Somu viņš ir notarojis. Man tā šķiet, ka te ir kaut kāds personiskais. Paga, Ņikelka bija 21, 950 vai 850. 21, 900 vai 850 gramu. Vai 700. Jā, teiksim tā 21. Nepilns 22. Nepilns 22. Es domāju. Labi, šeit 22, tad
Tad ir jauns. Ņurciņ. Tad ir jauns, tā. Ņem ar vienu roku. O jā, ja čalis šitā te ar divām knapi. Tā, davai tur ar abām. Un Arturs palaidīs vaļā. Ai, diemžēl. Bet tāpatās. 18,650. Nu, vecīt, tu ne katru dienu tādas zivis ķer. Sāksim ar to, ka es ne katru dienu braucu mašīnu. Nu, par to ir stāsts, un par šitādu arī ir jāpriecājas. Es jau nesaku, ka nepriecājas. Nu, aiziet. Bet mēs jau gaidām mūnvalku uz laipas. Jā. Esam apakaļ mūsu fotostudijā, fotovideo studijā. 18 kg 650 spogulītis Artūram. Goslavica Production. Goslavica Production. Office number 6. Mums vēl... Redzi, ar dēlītēm. Jā, es tātad stājas noslēnām, ja? Jā. Nu labi, rādi redzēt tautai savu skaisto lomu. Augstā. Ai, ledus klucis. Ai, kas pa mamīti. Ai, kādas, es nezinu, vai var tā redzēt vai nevar, bet nu dzīvē rudens krāsas ļoti skaisti. Piesim nedaudz tuvāk. Nu, re. Nu, super. Vienkārši skaisti. Artūr, teiks kaut ko, vai jau viss ir pateikts jau? Ko? Man runa ir sagatavota tai. Ok. Liktenīgai. Liktenīgai. Labi, saprat tevi. Nu labi, pāris bildes un laižam vaļā. Nu šo. Ir? Ir. Pat kadrā esi trāpījis. Šis arī bija diezgan ātri. Jā, tā fiksi. Ko? Gaidīsim nākamās. Bet jau mazās dēlītes bija. Jā. Rudens. Rudens kā rudens. Nu, nesaki visu, Latvijā esot sniegs. I love you. Bučiņās. Kā tā deja saucās Limbo, ja? Tev mūnvalks jātaisa būs, tu pats solīji visiem skatītājiem. Pagaidām sākumā jāuzliek uz svariem, moši nav mūnvalks. Moši vienkārši Pinokio soli var uztaisīt. Pinokio soli, labi, ok, davai, sadarbosim, tūlīt sadarīsim visu. Pastīsimies prīze, kur mums ir. O jā, prīze ir diezgan skaista. Jā, prīze ir liela. Ja tā vesta visu aizsardzā kameru. Pogulītis. Pārējais uz vestu. Jā, ziltiņa ir skaista.
Labi, zortājam. Nu ko, aiziet uz svariem. Tā, palīdzēsim Artūru. Ok. Nu. $25,5. Tā, mazais mērķīts ir jauns personīgais. 25 plus. Jā. Nu, 27 tas tā. Un 30 ir patīkams bonus. 30 ir. 30 plus ir patīkams bonus. Mega bonus. Brauciena mazie mērķi. Ir izpildīti. Pa visiem 100. Tagad apskatīsimies uz jūtiņu. 25,5 kilogrami. Artūra mazais mērķītis. Nu skaisti. Kādi pāris vārdi? Publikai. Nu, gaidam lielāks, nu ko es vēl varu pateikt. Ko mēs tur? Mazais brauciena mērķis ir izpildīts. 25 plus. Kaut kur te skaļi iesaucam 27 plus. Nezinu, vienkārši ienāca prātā tāds skaitlis. Un, protams, ja būs 30, nu, patīkams bonus, jo šeit reāli ir 30. Un vairākas. Un vairāk. Sacensībās noķerta 32,700. Vismaz 30 kilo zivis šeit ir zināmas, kad viņas ir. Jā. Tā kā mums vēl ir nepilna diennakts. Visu kaut ko mēs varam pagūt sastrādāt. Jā. Pie tā arī atgriezīsimies pie sastrādāšanas. 12 fish? 13 nav. 25,5 kilogrami dodas atpakaļ mājās. Labdien! Sveicināti. Kas lūdzu notiek? Beidzot copīte uz mana kāta. Labais. Tā zīltiņa tāda galīgi negrib nākt. Prasās pēc laivas? Tu zini, varbūt jā, jo vai nu viņa ir liela, jo viņa ļoti tur grunti. Vai. Viņa vispār nenāk augšā. Nu tā, ka iet, jā. Wow! Wow! Es domāju, Raivi, tad Nu, laiva. lights on light. Nu tad, ja tu man varētu padot lūdzu vesti. Jā, labi, tad pēc tam Jā. pārējo visu. Nu, Raivis izvēlējās iespēju izmantot laivu. Triecavs pakaļ zivī. Bet šodien ir tāds interesants fakts, kad ir riktīgi mums izkritusi rīta copa. Proti tas nozīmē, ka mums nebija no rīta copītes. Un jā, 11:30 bija man. Un tagad ir Raivim. Jo mēs esam priekš sevīm vēl vienu uzlikuši mērķi noslēgt lapu. Lapā ir 20 ailes. Uz doto brīdi mums pietrūkst 7 zivis, ja mēs šito neskaitam, ja, kas ir, ar kuru Raivs šobrīd cīnās. Lūk. Un palikušas mums ir 24 stundas mazāk pat nedaudz. Tagad skatīsimies. Jau apgulās uz sānu.
būs vēl viens piegājiens. Un Raivim nostrādāja, jā, labais kāds tālākā distance. Zivs ir uzglabājumā, ne, bet uztveramajā tīklā. Nu, atliek tikai sagaidīt mazā peldlīdzekļa operatoru Raivi krastā. Un tad jau redzēsim, kas ir ķeselītē. Ui. Te pleķi. Nu jā, nepilni 20. Nu, nepilni 20. Kaut kā trešā zivs jau 19 kg. 19,5 tieši. Labi. Nu, kā jau administrators teica, daudz, bet mazas. Nu, cope. Labi. Ok, Artūram cope. Labi, nolikšu es jūs malā. Es sarikti ielikšu zivi ūdenī tikmēr ātri. Tavējā tikko nopirdās. Es dzirdēju, es domāju, ka tu? Nē, tas toši nebija. Nu ko? Tā. Baigi nepamacīgā. Jā, nu, re, kur ir. Nepilni 20, nepilni 15. Jā, 9. Par dupli to īsti nenosauks. Duplets īsti nebija, bet nu reāli pusstunda kaut kāda starpībā, pat mazāk. Jā, manējā ir 19 kilo 500 grami vai 600. Nē, 14, 600 bija man. Man bija 19,5. Kas tam līdz? Jā. Dievs viņas galīgi negrib klausīt, davai. Mēģināsim vēlreiz ar to. Uzlaišu ūdeni. Moška, mēģinam vēlreiz ierunāt, ja nu kas. Pēc tam jau tur visu var izgraizīt. Ko tu gribi vēl ierunāt? Man pa lielu vairs nav ko teikt. Nu, šoreiz vismaz mierīgi. Abas divas. Tā. Nu, redz, cik skaisti. Aha. Bet saudabīgi ir tas, ka... Es lieku nost. Jā, labi. Saudabīgi ir tas, ka dominē tieši Spoguļi. Un parastā zviņu karpa ir ļoti, ļoti reta. Cik mums? 3, 3 kaut kas tam līdzīgs. 2, ja nemaldos. Man bija 24 kilo, tev bija pirmā. 9 bija pirmā, un pēc tam, man liekas, vēl viena. Nē, 16 kilo tev bija viena. Jā. Nu, zem 5 katrā gadījumā. 3 gabalas. Nu, pacentīšos es vēl vienu reizīti. Jā. Nu, beidzot varbūt nomierinājās. Redz, cik jauki. Nu, ko? Turpināsim. Vēl laiks ir. Un ir jānoslēdz tā tabula. Obligāti. Un pildās lēnām. Es jau pirms tam, kad tu biji iebraucis, jau teicu, ka ir vēl viens tāds, nu, mērķīts. Kā mēs pirms tam vēl pasmējāmies, varētu brīvā formā vēl nākamajā lapā, otrā pusē lapā ierakstīt. Jā, tā ir. Tagad es domāju, mirklis bildām. Ot tā, ot.
Jā, un man vēl makšķeri Un jāsariktē. tev vēl makšķeri jāsariktē, tieši tā. Kā nevelkam garumā. Aiziet. Ir spotā. Aiziet. Nu tā. Artūra 14 iet apakaļ mājās. Paldies Jūtiņai. Visi sastrādāts 19 kilo 500, lai peld apakaļ. 19 kg nedarba. Jā, 19 kg nedarbi. Un nākošu gadu viņa noteikti būs jau 20 kg. Nu, tā kā... Atliek pārbaudīt. Jā, atliek tikai pārbaudīt. Tā, nu... Negrib. Patīk viņai pie mums. Labi. Pirms tam bildēties negribēju. Tagad Kā prom mazi vairs negrib. bērni, zin, kā braucam ciemos. Nē, nebraukšu. Pēc tam nevar mājās dabūt. Jā, izskalo soma. Nu, gaidam nākamās. Artur, tev makšķeri vēl jājāt. Uz pludiņu. Smagāks varbūt liekas. Kur auklāmā izgāja baigi. Pacelt? Paga, nē, vēl neko necelt. Jā, nu, šitā zivs jūtas smagāk. Atļaušos piebilst no vietas, kurai tu īsti negribēji ticēt. Nu, tā kā īsti nē, jo man nostāvēja 80 metros diennakti bez pīkstiena, tad šī makšķere tika ievesta drusku zem 190 kaut kas. Nu, principā tā pati vieta tikai nedaudz uz priekšu. Jā, bet mēs jau redz, ko mēs izdarījām. Mēs šodien izvilkām visus kāds ārā. Jā, Pārbraucām vēlreiz sektori. esošajām vietām pāri Jā, un atradām divas jaunas. Nu, tad šī ir viena no tām divām jaunajām. un es visu laiku esmu gribējis, lai to distanci nostrādā. Un beidzot, re, kur viņi arī ir. Varbūt kāds būs pārsteigts, kad tikko tu teici 100 metri, jā, un ka tā ir tuvā. Aha, nu jā. Un pārējās mums ir kaut kādi 140, nu, divas mums ir kaut kādi 140-150 metri. Jā. Tad divas ir, viena, tev ir 173. viena, jā. Jā. Un tad šitā bija kaut kāda 100. Zem 100. Tāpēc mēs tā par tuvo distanci saucam. Salīdzinājumā pret pārējām. Jā. Vēl ir gana tālu. Vēl 3 pludiņi. Ļoti lēnām pumpē, ļoti lēnām pumpē. Ļoti lēnām pumpē. Pump. Jā. Tā,
varbūt es ar to lēnu garu varu tev palūgt ķeseli. Jo man ir aizdoma, ka šī varētu būt tā vieta, kur makšķerēja pirms mums poļi. Un kā viens no viņiem teica, tad pēdējā naktī viņam bija pavēries sektors, jo pirms tam viņam tur bēdīgi bija. Un arī minēja tuvo distanci. Un 3 zivis bija 20 plus. Līdz šim brīdim mēs 20 neesam pārkāpuši pāri. Trūkuši grami. Un jāņem vērā arī tas, ka šoreiz es iebaroju drusku vairāk par cik jauna vieta. Akumulators lādējās, jākās. Nē, no tur jau tulīt pāri. Mēs esam jau rekur jau tuvu krastam jau. Jā.
5 plus, es teiktu. 2,5 plus. Nu ko, labi. Cīņu jūs redzējāt. Cīņa bija laba. Pasties, cik liela tā gulta ir milzīga. Jā, un tā zivs ir pa visu gultu. Un tagad ir jautājums, vai es viņu viens pats pacelšu un visu sariktēšu. Bet ok, labi. Tas ir noteikti personiskais rekords. Lielo zivju svaru ir ārā. 30 kilogrami. 31 kilo. 31! Paga uzliek foksnēki. Davai uzliek. Pagaid, es mēģināšu ātras. Davai. Pagaid. Ne, viss kārtībā, es pacelšu, es izdarīšu visu. Celim visam svaru. Jā. Vai digitāls ciparus redz. Pagaidi. Man tev palīdzēs. Mēģinam par abiem trāpīt. 30. Fuck! 30 kilo, 900 grami. 30. No ko? Kur mans spainis? Kur tavs lielais spainis? Es tev iegrūdīšu no pontona kā iesmešu. 30 kilo, 900 grami. Viss vēl cārā makšters, jau man tagad makšterē. Fuck. Labi, sadaram visas lietas, jā? Sadaram lietas. Uztaisam bildes. 30 kilo. 30 kilo zivs. Viss. Paga, nevies. Bukets. Tev nopietni, man vismaz vajadzēja novilkt nost. Labi. Brauc pēc polša. Rītens ir. Rītens ir. Saplīs uz mašīnu ir. Rītens ir. Polša nav. Mēs pēc polša jau.